Vai nākamā F1 sacīksme būs sliktākā šogad? Es ļoti ceru, ka nē, jo nākamā sacīksme ir viena no manām mīļākajām kalendārā. Mēs tālāk dodamies uz Beļģijas Grand Prix. Es, protams, tūlīt parunāšu par to, kāpēc man patīk Spa trase, bet ja tu netiec līdz Beļģijai, tu vismaz vari tikt līdz Ograi. Un šeit mums ir virtuālās realitātes autosimulātori, kurus tu vari arī izmēģināt. Ej uz citatelpa.lv un uzzini vairāk. Tātad, kāpēc es esmu tik satraukts par Beļģijas Grand Prix? Es runāju tā, kā es tur būtu bijis vai kaut kā tam līdzīgi. Redziet, viena no manām mīļākajām sacīkstēm ir 91. gada Spa sacīkste. Kad biju Hamburgā, es dabūju arī iespēju apskatīt klātienē Schumachera Jordan formulu. Un, kas par skaistuli. Un pēc daudzām atmiņām skatoties pirmo formulu Spa trasē, es gribēju arī redzēt to visu klātienē. Bet pati Spa trase. Kas par fantastiskiem līkumiem, kas vijās cauri kalniem, ātri, vidēja ātruma līkumi, tas kāpiens cauri Evrūžu un Radionu, un tāpat pašā laikā viss brauciens lejup pa kalnu. Ja kāds ir klātienē, pirmkārt, es ceru, ka jūs paliekat uz vietas vai arī atrodat kādus šatlbusus, tur ļoti briesmīgi ar transportiem ir uz to trasi. Un otrkārt, es ļoti ceru, ka jūs izmantosiet iespēju izstaigāt visu trasi. Es ceru, ka tur tāda ir uz F1 sacīksti, jo tie skati, kas paveras, tu stāvi augstākajā trases punktā un tu redzi visu ieleju. Gandrīz vai visu trasi var redzēt. Es pat sēdēju pie Evrūžu un es varēju pārskatīt starta finiša taisni. Bet tas apmeklējums ir arī iemesls, kāpēc man ir uztraukums par F1 sacīksti tur. Es to nesen redzēju, bija interesanta grafika no Silverstonas. Hamiltonam sacīkstes laikā bija uzlādes aplis, kurā viņš bija diezgan ļoti izmantojis bateriju un viņam vajadzēja uzlādēt bateriju. Šī uzlādes apļa laikā viņš brauca ar pilnu gāzi vairāk nekā pusi no trases. Un tas nav interpretējams kā wow, formula ir tik laba, ka ar pilnu gāzi var izņemt līkumus. Nē, tas viņa ir tik lēna, ka tev pat nevajag bremzēt līkumos. Tu vienkārši turi gāzi un stūrē. Tas neizklausās pēc 7-kārtēja pasaules čempiona. Tas izklausās pēc iesācēja, kurš spēlē F1 spēli uz Xboxa ar visiem asistiem. Un šī problēma tiks izcelta vēl vairāk trasēs, kurās ir lielie ātrumi līkumos. Un tas būtu Spa un Monza. Es ļoti ceru, ka sacīkste būs interesanta, jo cerība ir viss, kas man ir. Kas, manuprāt, pašā sacīkstē notiks, es ļoti ceru uz to, ka Ferrari tiešām ir pamodušies. Un es domāju, ka līdzīgi būs Beļģijā. Bet tik un tā, es domāju, ka Russellam labi padodas Beļģija, tāpēc es domāju, viņš būs pirmais. Tad lai iet Hamiltons un Leclerc. Bet kas tavuprāt notiks Beļģijas Grand Prix? Ieraksti komentāros.